Šodien esmu Ulbrukā Ropužu novadā. Sociālajos tīklos iedzīvotāji ir sašutuši par šīm lielajām izcirstajām koku platībām Ulbrukā. Un ar mani šeit ir Marija Koričeva, Ropužu novada domes deputāte. Varbūt viņai būtu kāds komentārs priekš mums. Labdien, godātie Ropužu novada iedzīvotāji un visi, kuriem nav vienaldzīga šī situācija. Es redzēju, ka ir ļoti daudz jautājumu par to, kas te īsti būs. Īsumā pastāstīšu. Tātad šai vietai ir sagatavots lokāla plānojums, kurš pārēc, ka te būs tirdzniecības centrs un nedaudz tālāk uz to pusi varētu būt uzpildes stacija vai automazgātava. Ja? Un mēs visi sagaidām, ka iespējams šī izcirsme ir saistīta ar šo projektu, un mēs visi sapratam, ka loģiski tā arī ir. Bet pēc dokumentiem šī zeme ir meža zeme, un cirsme nav saistīta ar kādu būvatļauju. Būvatļauja nav pieprasīta. Ko lai saka? Es domāju, ka attīstītājs izmanto likuma nianses, lai atvieglotu savu procesus, un mēs noteikti pakontrolēsim, lai solītais tirdzniecības centrs tad tiktu uzbūvēts, ne jau mums būtu kādi citi pārsteigumi šeit. Paldies Marijai, ar jums kopā bija Normunds Ispavskis.